Sveiki, dārgie skatītāji! Te Rojs no Pipars LV. Ar šo mēs sākam jaunu rubriku Pipars cepās. Turpmāk veselu mēnesi būšu kopā ar lieliskajām Heinz mērcēm. Dalīšos ar foršām un viegli pagatavojamām receptēm. Šodien gatavošu salātus ar grilētiem dārzeņiem un, protams, grilētu jāņu sieru. Man te ir divi veidi jāņu siers. Man šeit ir augsti kūpināts šķiņķis, paprika, brokoļi, vietējie sparģeļi un tomāti. Un, protams, šodien izmantosim Heinz ķiploku mērci. Sākšu ar sieru, sagriezīšu tādās biezākās šķēlēs, tā lai būtu ērtāk uzgrilēt. Grils ir uzkarsis, liekam cepties sieru. Kamēr grils karsts, jāuzgrilē arī pārējie dārzeņi. Viss uzgrilēts, laiks likt kopā. Sagriežam garos dārzeņus 3 daļās. Jūs laikam jau zinat stāstu, ka ar labu mērci var izglābt jebkuru ēdienu, tāpēc, ja jums kaut kas piedeg, nekreņķējieties, jo mums ir Heinz, par to ir tas stāsts. Tā, tagad mēs saliksim mūsu garos dārzeņus tādā tā kā strīpiņā pa vidu šķīvim. Tagad ņemam mūsu tomātus, griežam uz pusēm. Mušas arī grib ēst. Šķiņķi griežam smalkāk kādās 3–4 daļās. Papriku sagriež arī kādās 3 daļās. Pēdējais štrihs – griežam sieru. Šo mēs varam tā nedaudz smalkāk nekā pārējos. Un tagad pati galvenā sastāvdaļa, bez kuras nevar iztikt. Heinz ķiploku mērce. Mērce pa daudz nevar būt. Pienācis laiks atvadīties. Un vēlos mudināt tevi. Izmēģini šo recepti arī tu. Un ieliec sava gatavā ēdiena bildi Instagram vai Facebookā ar hashtagu Pipars cepās. Un iespējams tieši tu saņemsi gardumu grozu no Heinz. Paldies, ka skaties! Ar tevi bija Rojs no Pipars LV. Atā!